Šoreiz raidījumu sāksim skaidrojot nākotnes plānus. Līdz Rīgas svētkiem ir palicis nepilns pusgads un ir pēdējais laiks noskaidrot, vai arī šajā gadā, tāpat kā pagājušajā, uz Rīgu sabrauks pasaules labākie aerobātikas piloti, lai demonstrētu mums savu sniegumu. Dziesmu svētki notiek katru gadu Latvijā. Diez vai mēs spētu to novērtēt, jā, cik tas pasākums mums ir svarīgs. Un cik mums arī plānos ir taisīt tomēr tādu ilgtermiņā strādāt pie šī projekta tieši Latvijai un Rīgai, tad doma ir tāda, ka tagad mums ir laiks izanalizēt visu, kas notika, kā tas notika, ko mēs varam uzlabot, kādā veidā mēs varam attīstīties. Tātad, kas ir bijis visinteresantākais gan potenciālajiem sponsoriem, gan skatītājiem, jā, pirmām kārtām, jā, kā tagad tālāk attīstīt to virzienu, jā, ko cilvēki grib redzēt, cik ilgi viņi grib uz to skatīties. Jā. Jau redzam, kā mēs varam attīstīt to produktu nākotnē. Protams, kad Rīgā būs, un mēs organizēsim un strādāsim tālāk. Jautājums par šo gadu, jā. Viennozīmīgi, es varu pateikt, ka šogad mēs neplānojam sacensības, teiksim, tādu mērogu. Bet varbūt būs kaut kāda parauga demonstrējuma, varbūt nē. Bet tas, kad aiznākošu gadu mēs plānojam atkal lielas sacensības, tas ir nākošu gadu. Mēs plānojam lielas sacensības, jā, tas tā ir. Taisnība vien ir. Kas par daudz, tas par skādi. Un pat vislabākie svētki apniktu, ja tie notiktu pārāk bieži. Pagaidām gan šķiet, rīdziniekiem un pilsētas viesiem pēdējos gados tīri labi pie sirds ir gājušas lidmašīnas, kas gaisā taisa virāžus un lido zem tiltiem. Fakts gan ir arī tas, ka īstas izpratnes par to, ko tajā sacensībās dara piloti un pēc kādiem kritērijiem žūrija viņus vērtē, ir retajam. To atzīst arī aerobātikas elites pilotu sacensību organizatori, kas norāda, izglītošana ir vēl viens pamatīgs jautājums, pie kā jāstrādā. Ir ļoti grūti, piemēram, cilvēkam likt saprast, kas ir tie kritēriji, pēc kuriem viens sportists vai otrs sportists ir labāks par otru, jo aviācija tā ir pilnīgi sveša tēma, un ir ļoti maz cilvēku, kas saprot, kas ir tie lielie vārdi, jā, kā Mārtiņš Šonka un Svetlāna Kapāņina. Jā. Tad šeit jau ir jāveic kaut kāds priekšdarbs, jā, un tam ir vajadzīgs laiks. Jā. Tad, ja publikai būtu interesanti nākt, tad svarīgi, lai viņi sāktu sajust to intrigu. Atgriežoties pie nākamā gada plāniem, izrādās sacensību norisē visas izmaiņas, kas būs vērstas uz tās galvenā kritiķa – publikas labsajūtu. Mēs drusciņi mainīsim formātu, jā, jo šeit ir tas, kad mums ir jāskatās tomēr, kas ir vairāk vajadzīgs pilsētai, kas ir vairāk vajadzīgs Rīgai. Un formāts būs stipri izmainīts, jā, viņš būs daudz interesantāks, drusciņi koncentrētāks. Jā, jo nav visām sacensībām jānotiek obligāti Rīgā. Ja Rīgā mēs varam, pieņemsim, izvest jau kaut kādu finālu vai pusfinālu, kaut kādu interesantāko daļu, kur cilvēks var novērtēt jau, bet līdz tam finālam, pusfinālam mēs varam iet arī citā vietā Latvijā, ja tas ir nepieciešams. Otrkārt, kad paliks formātā tikai pasaules labākie piloti, jā, tad kurus mēs izvēlēsimies izējot no pasaules čempionātu reitingu tabulām, jā. Un tas būs tāds plāns ir mums atstāt to pašu interesantāko daļu, jā, kas ir freestyles vai mūzikas pavadījumā. Doma ir tāda, ka nespiest viņam tagad iedziļināties ļoti tajā formātā, jā, un saprast, kāpēc tur tas dabūja tādus punktus vai tas dabūja šitos punktus, bet vienkārši atvest līdz viņam tad jau to gala fināla visskaistākiem lidojumiem, ja, kur iet, teiksim, kā demonstrācija. Bet atgriežoties pie pagājušā gada sacensībām, jāatzīst, nekur tā arī neparādījās kopējais vērtējums par notikušo. Tāpat līdz galam netika atbildēts uz jautājumu, kādēļ izpalika paraugu demonstrējumi, kurus daudzi tik ļoti bija gaidījuši. Pagājušais gads bija tiešām diezgan iespaidīgs un arī diezgan labi sanāca tās sacensības bija jautri, bija interesanti, bet bija arī ļoti smagi jāstrādā. Diezgan liels problēmas bija ar laika apstākļiem iepriekšējās dienas, ja nobīdījās grafiki, nobīdījās daudz kas un nācās visu laiku vest korekcijas iekšā, jā, un tad vēl pēdējās korekcijas bija arī tīri drošības apsvērumu dēļ. Ja mums rodās kā organizatoriem kaut kādas vismazākās aizdomas, kad var kaut kas aiziet greizi, jā, mēs neriskēsim šova dēļ
ar drošības jautājumiem. Nu labi, bija maķinīt vējains, arī lietus mākoņi te nāca virsū, te izklīda, bet viss tomēr notika. Vai tas drošības jautājums nav mazliet pārspīlēts? Šitāda rakstura sacensībās drošība tā ir prioritāte numur 1. Jo neviens mums nepiedos. Mēs varam burtiski, ja tur kāda lidmašīna nokrīt, ja, tad tas ir krusts pāri visam, uz visiem laikiem patiesībā. Ja, un mums ir jābūt arī atbildīgiem arī citu pilotu priekšā un citu cilvēku priekšā, kad jebkurš tāds notikums tik skaļš, ja, viņš radīs ēnu un rezonanci visā pasaulē. Ja. Mēs tam neesam gatavi. Un labi, ka tā. Tas nozīmē, ka arī turpmāk Latvijas vārds pasaules labāko aerobātikas pilotu vidū saistīsies tikai ar pozitīvām atmiņām un fantastisku sacensību norises vietu. Kā nekā maz ir pasaulē vietu, kur šādus pasākumus var noorganizēt pašā pilsētas vidū, bet nevirs skatītāju galvām. Kā būtisku plusu sacensību norisei Latvijā piloti minēja arī lidlauku Spilve, kas atrodas tuvu Rīgas centram, ir ērts un spēj sekmīgi nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus. Tādēļ ir pamats cerēt, ka jau nākamgad Rīgas debesīs savu meistarību mums atkal demonstrēs labākie no labākajiem.